visā, teiksim, tādā attīstītajā pasaulē mēs jūtam, ka iedzīvotāji sāk mobilizēties paši, ja ir kaut kāda problēma radusies. Un tas pats modelis darbojās arī šeit. Mēs, piemēram, labi redzam, teiksim, es pats Vecrīgas biedrību pārstāvot jūtu, kad Vecrīgas iedzīvotāji aktivizējās tad, kad ka viņiem sāk traucēt iebraukšanu vai piebraukšanu pie mājas. Savukārt Balderāja, Kundziņa sala sāk aktivizēties tajā brīdī, kad viņi saprot, ka viņiem ar brīvostu attiecības jāsāk kārtot. Viņi netiek, pieņemsim, Vecmilgrāvs netiek īsti pie ūdens, jo viss, teiksim, brīvosts, teiksim, tās īpašumi ir gar Rupas malu un cilvēki, kas turpat blakus dzīvo 20 metrus no krasta, viņi netiek pie krasta. Un tā tālāk un tam līdzīgi. Tas būtu tā kā tas dabiskais process. Bet mēs redzam arī kaut ko citu, ko mēs neredzam. Šeit mēs esam tā kā faktiski līdzīgās pozīcijās. Mēs neredzam kaut ko citu šeit mūsu praksē. Mēs neredzam to, kā valsts stimulē šādu aktivitāti. Ir liela tāda distance starp politisko varu, kura īsti negrib dzirdēt cilvēkus. Viņa neprot, pilsētbūvniecības procesos nav iebūvēta šāda, teiksim, uzklausīšana, jo, kad es runāju ar Gvido Princi no attīstības departamenta, viņš saka, tie cilvēki, mēs jau viņiem labprāt uzdot jautājumus. Viņi jau neprot atbildēt. Pilnīgi pareizi, ja tu viņam uzdod profesionāli jautājumu, viņš savā dzīvē citā kategorijā, viņš citādāk viņu redz. Ja tu proti viņu uzdot, tu dabūsi lieliskas atbildes. Mans redzējums uz to, kā pilsēta varētu sadarboties ar iedzīvotājiem, sākt no apakšas uz augšu, mainīt šo te paradigmu. Vietās, kuras ir, kur ir stipra kopiena, kur viens otru pazīst, gan noziedzības līmenis, gan daudzas citas lietas, teiksim, tīrība, kārtība un tā tālāk, viņas tiek uzturētas tā kādā pašregulējušā režīmā,